reizes ir bijis tāds sejas aizsarga maska un bīstams moments, kur ir pa vārtos. Kablukovs, 29. numurs. Esam zaudētāju lomā, mums bija laukumā 4. maiņa, Meija Bičevskis Bukarts, Mārs Bičevskis atkal Rīgas Dinamo rindās. Un tā kā savainojumu guva Andris Džeriņš, tad steidzamā kārtā tika. Un vēl viena Žerģevs. Ļoti neveiksmīgs sākums, Kris Kolts. Redzam, šeit pazaudēja ripu savā zonā un zibenīgs metiens Žerģeva izpildījumā. Kris Kolts izrādījās tam negatavs. 16 vārti Žerģevam, viņam arī 23 rezultatīvas piespēles. Tās viņam ripu pāradresēt Galviņš. Nē. Metiens! Baruļins atvēra un netrāpa par ripu Mārtiņš Kārsums. Labi izspēlējam šoreiz skaidrisko vairākumu, ir bīstams epizodes. Kārsums, Galviņš, garām vārtiem, Miķels Rēdlīgs. Krišāns Rēdlīgs. Labs uzmēr un ripa vārtos! Lielisks metiens vārta augšējā stūrī. Un Jonasam Andersonam pārmet Baruļins stūrī un Baruļins neko neredzēja. Redzam, Andersons šeit pilnībā nosedza redzamību un tieši ko arī pārmet vārtsargs savam uzbrucējam. Lielisks metiens, tur arī Jānis Sprūks, teicam, nospēlēja patraucējumu šo vārtu priekšā. Baruļinam ieraudzīt ripu. Es varu gribas galā, tā tad diez vai. Diez vai, jā. Tas tuvākajās maiņās iespējams, ka skaidriskajā mazākumā un ripa vārtos. Tas, ko mēs runājām, nepaspēja mūsu aizsargi izsekot līdzi un arī uzbrucēju šajā gadījumā pretinieku ātrajām darbībām. Pēc jau nebija jāmāca, kas viņam jādara. Atstāja sev priekšā Vargs Huperu un, protams, ka pēc tam jau traucēt bija gandrīz neiespējami. Nokrits uz ledus, izdarīja piespēli Hosā un Baruļins. Lielisks metiens Marcela Hosas izpildījumā, bet lieliski spēlē arī Konstantins Baruļins. Paskatoties atkārtojumā, cik tālu viņš izslidoja no vārtiem. Lūk, kur viņš noģēra jau aiz vārtsarga lauku. Zonā nedaudz pietrūka sekundes, burtiski daļa. Robertam Bukartam. Roberts tagad vārtiem un neizdots metiens. Jā! Māris Bičevskis gūs savus pirmos vārtus kontinentālajā hokeja līgā. Lielisks metiens, to aizsargu aizsarga. Un Mārim Bičevskim arī gūtie vārti. Jāpaņem ripa par piemiņu tagad. Es domāju, tūdaļ tas arī tiks izdarīts. Mārtiņš Kārsums slido. Skatāmies vēlreiz. Un labi, tur nospēlēja vārtu priekš arī Gins Meija. Nosedz viņš Baruļinu. Un redzam, divas savu spēlētāji bija starpā. Ir mūsu Miķels Rēdlīgs. Galviņš mēģināja iespēlēt. Un šeit pat vairāk minūtes var būt. Tur aizstāv Jānis Sprūks, Miķels Rēdlīgs. Jā, ļoti ās spēku paņēmies pēc Brobro un varbūt vairāk nekā 2 minūtes. Visticamāk tā arī būs. Bobrova, Miķels Rēdlīgs atvainojās. Labāk jāslido Miķelim prom, nevajag šeit liekas asums. Spēku paņēmiens bija ļoti ass. Ripu un tā tiek raidīt ārā. Māris Bičevskis to izraida uzmanīgi jāmainās. Baruļins. Baruļins dod piespēli līdz zilo līniju, lūk, kad sanāk. Jā, fiksēt aizmuguri, tur mainījās. 6 spēlētāji laukumā. Tur 3 izlec pirmās maiņas uzbrucēju un pats atklāt. Zakrisons dodas uz noraidīto solīģi. Redzam, 4 laukuma spēlētāji un 2 vēl pie savas zilās līnijas. Pat tālu ripa aizslīdēja prom. Andersons. Un ripa vārtos. Zibenīgs Andersona metiens apspēlējot Sandu Ozoliņu. Brukumā redzam, uzvarēts iemetiens un no zem aizsarga, tā, droši vien literāri negluži pareizi. Aizsarga aizsargā. Jā, bet pēc būtības tā tas ir. Sprūks, piespēl Hosam, tur ripa, lēkā pa vārtu priekšu, bet vārtos tā nav. Baruļins
beidzot piespiest to pie ledus. Skatāmies vēlreiz šo iespēju. Uzreiz ar pirmo pieskārienu, ja Sprukam būtu izdevies pāradresēt ripu pa labi. Nu, varēja piespēlēt pēc tam. Levandovskis ļoti uzmanīgi nospēlē. Un netrāpa Ruļins brīnumainā kārtā paspēja ar kājsargu apturēt ripu. Par labu Rīgas Dinamo, bet vārtus pagaidām ir gūši tikai Atlanta hokejs. Varēja paņemt ripu Simjonovs, tāpēc arī tiesneši nesilpa pārmetienu. Nu, ar to arī šī spēle noslēdz. 2-4 Rīgas Dinamo piedzīvo zaudējumu. Šajā mačā, nu nekas, joprojām esam Rietumu konferences 7. vietā.